Medicīnas laborants ir profesija, bez kuras mūsdienu medicīna vispār nav iedomājama, taču mēs salīdzinām kopā ar visu medicīnas attīstību. Šīs profesijas ceļš nemaz nav tik garš. Un, mans vecais tēvs Pauls Stradiņš pavadīja gandrīz 2 gadus Amerikas Savienotās valstīs tajā laikā, pašā slavenākajā pasaules un modernākajā klīnikā, Mayo klīnikā Ročesterā. Tā uzkrātā pieredze viņam ļāva dot milzīgu iespaidu uz dažādu medicīnas nozaru veidošanu. Tajā laikā ārsti bija tie galvenie. Viņš saprata, ka ir vajadzīga arī visa tā komanda. Ja? Un tad viņš radīja, vai bija viens no dibinātājiem žēlsirdīgo māsu skolai 39. gadā. Tad slimnīcas teritorijā tika nodibināta medicīnas žēlsirdīgo māsu skola. Un jau gadu vēlāk, 40. gadā, pie šīs skolas tika atvērta pilnīgi jauna programma, tajā laikā Latvijā medicīnas laborants. Tā kā tas sākums ir 1940. gads. Esiet sveicināti un visi viesi, esiet sveicināti 2024. 2025. akadēmiskā gada vasaras izlaidumā. Ar aplausiem sagaidām. Kad es ieraudzīju šo profesiju biomedicīnas laborants, sākumā man tā doma bija tie tikai 2 studiju gadi. Pamatā tomēr tās ir valsts budžeta vietas. Un kad es iegūtu neatkarību no vecākiem, ka es pēc vidusskolas varētu sākt strādāt, un tad piepildīt to savu mērķi, studēt par ārstu. Bet jau pirmajā semestrī, mana mikrobioloģijas pasniedzēja doktora Daudze, viņa man saka, ne, tu nebūsi ārsts, tu esi laborants. Man liekas, sen nav bijis tik daudz labu vārdu par studentiem, par darītājiem, par īstiem profesionāļiem, kas ir atraduši savu vietu šajā plašajā medicīnas laukā. Radionova Jeļena. Es pēc skolas iestājos Tehniskajā universitātē, izvēlējos studēt ķīmiju, jo man ļoti patīk tās priekšmets skolā, man ļoti labi padodas, un es saņemu magistra grādu, un jau sen nestrādāju šajā jomā. Bet tās sapnis palika strādāt laboratorijā, un es vienu brīdi sapratu, kāpēc neatgriezties pie tā, ko tiešām ļoti vēlos. No līdzcilvēkiem bija arī dzirdēts, ka medicīnu studēt ir ļoti grūti, ka tas ir sarežģīti, ka tev ir jāiemācās pilnīgi viss. Bet man šis process konkrēti šajā koledžā nelikās tāds. Visi pasniedzēji ļoti pretīmnākoši, bija vairāk kā kolēģi uzvedās, nevis kā pasniedzēji. Tas nav tā, kā aizēju uz bioloģijas stundu, mācies par putniem. Tas ir vairāk atnāc uz klīnikas nodarbību un tev priekšā stāv urīna trauciņš. Mums ir jāiet līdz studentiem, mums ir jāatrod veidi, kā attīstīties arī pašiem. Tādēļ arī docētāji brauc dažādās Erasmus apmaiņās, mēs mācāmies jaunas metodes, lai šis students ir apmierināts un tās iegūtās zināšanas ir tādas, lai viņš pēc tam var strādāt. Šeit ir tāda iespēja cilvēkiem, kuram ir interese strādāt medicīnā, kuram patīk un interese par laboratorijas darbu, viņi vienkārši varētu 2 gadu laikā saņemt profesionālu izglītību. Vienmēr vieta ir cilvēkam, kurš grib strādāt par laboranti, kur vispār grib kaut ko sasniegt un strādāt. Vienīgais, kā vajag pašiem sevi stimulēt un attīstīt un vienkārši kaut ko darīt tajā virzienā. Un viss, darbs ir. Aicinu koledžas direktori Ivetu Stroti. Lūdzu, Strotas kundze. Nav svarīgāka darba par darbu, ko mēs darām cilvēku labā. Un jūsu nākošās zināšanas, prasmes, sirds siltums ir tas, ko mēs darīsim kopā, nākotnē jau kā kolēģi un cilvēku labā. Un atcerieties,
ka šodien ir tikai sākums. Sākums jūsu medicīnas ceļā, kas nebeigsies, turpināsies un vīsies uz augšu. Man pilnīgi nebija doma studēt medicīnu. Tas priekšstats par laborantu profesiju man bija kā tādi cilvēki cienījamā vecumā sēž pie mikroskopa. Apmēram 70 gadi man bija tieši finanšu jomā, kas ar medicīnu pilnīgi nesaistīti. Un tad pienāk tāds brīdis, kad saprotu, ka gribās kaut ko citu, kaut ko pamainīt. Es domāju, tikai ne darbu ar cilvēkiem. Un iestājos Pauls Radiņa Kliniskās universitātes koledžā. Un, es mācījos tāpēc medicīnas tehnoloģiju katedrā, jo man tiešām interesēja darbs ar tehnoloģijām. Un šeit arī sanāk. Es esmu pēc jau tāds certificēts specialitātes ģimenes ārsts. Pats sākums man bija tāda pēc izglītība, pēc vidusskolas, tā bija biomedicīnas laborants, ko es ieguvu, pirmo tādu augstāko izglītību. Nevienu dienu nenožēloju. Sākot mācības laborantos, jau pēc pirmā kursa es biju iestājies Rīgas Stradiņa universitātes kursos, sagatavošanas kursos, lai pēc tam ietu mācīties par ārstu. Un tad jau izmācījos par ārstu, un mācoties par ārstu, es sapratu, ka tās zināšanas, ko es ieguvu toreiz kā biomedicīnas laborants mācoties, es zinu tās kļūdas, kas var būt, tās situācijas, kas var notikties, ka pacients ir nepareizi nodevis analīzes, vai arī ko labāk skatīties. Tā kā tikai iedrošināt, ja ir vēlme pārbaudīt sevi medicīnā, saprast, vai tas ir viņu vai nav viņu, uz priekšu. Laboranti superīgi izvēle. Atnācu uz laboratoriju, sadzirdēju tas skaņas, smaržas, cilvēkus. Es sapratu, esmu savas mājas. Tā ir mana vieta. Es varu strādāt valsts godam, cilvēku labam. Tādā laikā es ļoti baidījos durt vēnā. Es domāju, tas ir kaut kas ārprāts dzīvums. Durt vēnā, jā. Es domāju, to es negribētu. Šeit bija jādur tikai pirkstiņā. Es domāju, pirkstiņā es iemācīšos. Tā arī šeit atnācu. 91. gada un palika. Jā, vairāk 3-4 gadi. Mēs sūcām reaktīvi ar pipetīti stikla tādi, un tur tie kuriozi, tur bija tāds jautājums, kas izaicināja. Un izaicinājumi tādi interesanti. Kā tu sūc un tu saproti pēkšņi, ka tev ir mutē viss, tas ir reaktīvs, Tu saproti, vējums pļauj ārā, skalo ātri, un tad tik es nenomirstu, tā jau nav. Tu nenomiri, bet paldies Dievam, ka tā nebija ne sērskābi, ne kaut kāda etiķskāba ledus, Man māsa jau mācījās, viņa jau absolvēja, sāk jau pat strādāt tieši šajā Stradiņa slimnīcā, un tad viņa man teica, varbūt es arī kaut ko tādu vēlētos. Un tad es domāju, varētu tā kā pamēģināt, bet tā bija tā kā neliela avantūra. Es iestājos koledžā, un man ļoti, ļoti iepatikās. Es tos 2 gadus nomācījos tiešām ar lielu prieku, ar interesi, un nepagāja vairāk kā gads, un tad es atnācu un sāku strādāt kopā ar māsu. Man jau liekas, man smagums jau vien ir saņemot tās analīzes un redzot, ka, piemēram, jaunam cilvēkam ir notikusi, smaga avārija. Un es priecājos, ka mana vienīgā saskara ir tikai analīzes. Un tad bija viens brīdis, kad es domāju, es to vairs nevarēšu izturēt. Un tāpēc es saprotu, ka es pa māsīm nevarēju strādāt. Jo es vienkārši es pajūtīgi biju, man bija grūti, jo, kad es redzēju, ka viņš noiet lejā reanimācijā, es viņu tur satieku, pēc tā es nevaru parunāt par to. Un tu redzi, ka nav tas cilvēks, Tas bija grūti. Un tagad jau mums nav jāiet vairs uz nodaļām, es viņus vairs neredzu, tos pacientus tā. Tas varbūt vairs nav tik interesanti, tad bija patīkami, jo es visos posmos viņus redzēju, kā viņi izvesaļojās, un kā neizvesaļojas. Tas bija smagākais. Noteikti darbs laboratorijā ir ļoti emocionāli grūts, jo prasa koncentrēšanos, atbildību, un arī spēju strādāt komandā.
te ir jautri cilvēki, būtībā tādi pozitīvi cilvēki. Jā, līdz ar to mēs esam dažādi, bet mēs viens otru mākam, kā lai pasaka, tā kā iepriecināt. Jā. Tad, kad mana vecākā meita atnāca uz laboratoriju, tad jau viņa teica, ka viņa būs ārste. Viņa strādās laboratorijā, nāks. Viņai šeit ļoti patīk nākt, kad jau cik jau bieži viņa atnāk. Par augustu es vēl nezinu, kādi viņam būs tie plāni. Ja, bet, ja kāds no bērniem vēlētos medicīnu saistīt savu nākotni, es būtu tikai par. Bērnu slimnīcā es strādāju nesen, būs tikai 7 gadi. Pirms 50 gadiem, kad es sāku strādāt, tad bija stobriņi, kur mēs sapilinājām šķidrumus. Tad mēs tur pievienojām asinis, mēs visu skaitījām ar aci, mikroskopā. Tagad to visu dara iekārtas. Tā sajūta, ka tu tomēr kaut maza daļiņa, bet tu palīdzi. Tu tajā visā šajā mehānismā, ja, tu esi maza daļiņa un tu esi pielicis to roku, lai tas bērniņš izveseļotos, lai viņam būtu viss labi, ātrāk. Ir bijis tā, kad panāktī rādās murgi par asins gāzēm, kad jāiet, kad jāsteidzās zvanu uzņemšanu, un tad es pamostos un saprotu, ka es vēl esmu gultā un es vēl neesmu darbā. Bet, jā, darbs mazliet nāk arī sapņos. Darbs ir ļoti specifisks, jo mums jāstrādā ar bērniem, ar maziem bērniem, jātiek tā specifika, jā, jo... Man ir iespēruši. Jā, ir prasījuši, kāpēc vispār esmu atnākusi. Bērns guļ, ko jūs šeit darat? Īstenībā es domāju, ka ar katru bērnu vajag savādāk. Tu jau redzi to bērnu, redzi to reakciju, tā kā, teiksim, ja te vajag paņemt asintiņš. Tu pēc situācijas jau redzi, kā, teiksim, pareizi jārīkojas. Man šobrīd to stiprumu dod tas, kad es redzu, kā tie, piemēram, mazākie, pie kuriem mēs ejam, aug un paliek lielāki. Un stāv to, kad esmu daļa no kaut kā lielāka. Tā kā maza daļiņa, un es spēju kaut kā palīdzēt un arī atbalstīt un uzklausīt. Vecākot, es strādāju ar tādu moto, ja tas ir mans piederīgais, un līdz ar to veidojas tāda atbildība. Ir jau arī tas, ka tu arī uzlādējies no kaut kā tāpat par to dienu, ko tu esi savā kolektīvā. Kolektīvs ir vienkārši kolosāls, mums ir ļoti laba atmosfēra, jā, un tā kā varu pateikt, ka nāciet pie mums strādāt. Jā, pie mums ir ļoti interesanti strādāt. Biomedicīnas laborants ir tā kā detektīvs, jā, kas var uzzināt, kas var iegūt, var analizēt, saprast. Šis ir tas unikālais, ka tu neredzot, tu nezinot, kas otrā pusē tev tur. Tu pat vizuāli viņu neredzi, jā, bet tu vari pēc tā pateikt, kas viņam kaiš. Viss iet tik ļoti straujiem soļiem uz priekšu, kaut vai ņemot vērā, kad es 91. gadā pabeidzu pati, un kad es sāku strādāt tādos tā kā bezmaz vai vārīju un pēc krāsām noteicu, tad tagad ir tas ar analizatoriem tādiem, ja, kad pat iedomāties nevar. Ja, un ir jāmācās līdzi. Tev ir jāzina valodas, metodes mainās, tehnoloģijas mainās. Mēs ejam ļoti straujiem soļiem uz priekšu. Un es domāju, ka jau pēc 5 gadiem, jau arī tas, kas ir šobrīd, tas jau būs tāds, tā kā zūmers saka, tas jau ir old school.
Darbs laboratorijā ir darbs ar moderniem tehnoloģiem, kā sakot, no analizatoriem, robotiem. Sanās, ka es strādāju un eju līdzi jaunajām tehnoloģijām. Un tagad es pateikšu, ka laborants ir analizatora operators. Roboti vai paraugus mēs tikai ņemam, liekam uz aparātu un pēc tam tikai pārbaudīt rezultātus, pārbaudīt ticamību un atdot rezultātus pacientam. Manā nodaļā manuāli veicamais darbs un automatizētais darbs principā ir 50/50. Piemēram, darbs ar fēcēm ir tikai manuāls un vēl ar vecajiem nevis vecajiem, bet ar klasiskajiem mikroskopiem veicams. Toties darbs ar urīnu, tas jau principā ir automatizēts. Mīļākā iekārta īstenībā man būtu parastais gaismas mikroskops. Viņā ir tā laborantisma būtība ietverta. Gaismas mikroskops ir gaismas mikroskops. Es viņā skatos ar savām acīm, ar savām rokām, fokusēju un ar savām smadzenēm es arī izdomāju, ko es tur redzu. Laboranta darbs man nāca tā nejauši, lai gan medicīnas jau gribēju mācīties jau no skolas laikiem, bet stājos es māsās. Sniedzot dokumentus, komisijā man pajautāja, vai es nevēlos laborantos, jo tur maza grupa. Un es pat nedomājot arī piekritu un nenožēloju līdz šai dienai. Kas pats interesantākais, man nebija ne mazākās nojausmas, ka tas ir saistīts ar medicīnu. Es biju domājis, ka tā ir vienkārši darbs laboratorijā. Tā kā kolbas, šķidrumi, sprādzieni, dūmi, krāsu maiņas, viss kaut kas tāds. Un tā arī pirmajā laikam mācību nedēļā sapratu, kur es esmu īsti nokļuvis. Bet atpakaļceļa jau vairs nebija. Es aizgāju uz Stradiņiem, uz to rehabilitācijas centru un pajautāju tur, kā kļūt par masieru. Man uzreiz bija pateikts, brauc uz koledžu, bija iedots adrese, kāds kurs vai kas tur bija vajadzīgs, uz ko mācīties, man nebija pateikts. Es sapratu tikai pēc kaut kādiem 2 mēnešiem. Tur bija arī vēl 2 vīrieši. Viens par masieru domājuši, otrs tomēr par laborantu, bet pabeidzam tikai mēs 2, kuri domājuši par masieri. Mums bija galvenais vispirms lekcija un praktiskais, un visi bija tādi praktizējušie ārsti, kas paši strādā, un tam bija ļoti liela nozīme, ka viņi mums to pašu mācīja. To taktiku es jau 30. gadu pielietoju pie praktikantu un jauno darbinieku apmācības, kas ļoti labi darbojās. Bija tāda doma, ka man darbs ir vajadzīgs sabiedrībai. Es palīdzu dakteriem, pacientiem. Kāds saņemot to atbildi, ka viņam var palīdzēt. Tas man tāpat arī tiem studentiem, ja man patīk viņam ielikt tās zināšanas, jo tas turpināsies, un it sevišķi, lai godīgi izdarītu to darbu. Dīvaini varbūt skan, bet man tiešām ir tas, ka man darbs viss. Un tāpēc varbūt es esmu tik prasīga arī. Gadus atpakaļ bija pirmā pieredze laboratorijā, tad es sapratu, ka piekdienas vakarā ir tā, ka ir prieks, ka ir brīvdienas, bet skumjas, ka ir beidzās darba nedēļa, un svētdiena bija otrādā virzienā. Un tā kā laiciņi piemirsās, tad bišķiņi pastrādāja citā sfērā, un tad 2. janvāra rītā pamodos ar šo vārdu biomedicīna laborants. Un tad arī rudenī aizgāju mācīties biomedicīna laborantu. Protams, ir nemitīgi jāmācās, jāiet uz kursiem. Un
Zināšanas ir vajadzīgas. Un ne tikai tā, ka attiecībā uz aparatūru ir arī tā medicīnas puse arī ir jāzina, jo tad, kad mums atnāk, mēs jau redzam kāda diagnozi, un tad es jau uzreiz sāku domāt par tām analīzēm, kādas varētu būt. Tai jābūt ir pacietībai, precizitātei, prasīgumam. Ir jābūt tādai ātrai reakcijai, jo reizēm sevišķi dežūrās, kad laboranti paliek pa vienam, ir jāizlem, kuram tad es pirmam taisīšu, jo var sakrist dažādas nopietnas situācijas, kuru analīzi es pirmo veikšu. Varbūt lielākās laboratorijās laboranti vairāk tomēr specializējas uz vienu jomu, vai tā hematoloģija, bioķīmija. Tad mums šeit ir jābūt ļoti universāliem laborantiem, jo dežūrā paliek viens un ir jāprot viss. Blakām ir šis dienests un naktīs ir jānodrošina arī gan asiņu izsniegšana, gan arī viņu sadarināšana, kas ir laboranta pienākums. Nav mans vai tavs paraugs. Mums ir pacients, kuram ir nepieciešami mūsu rezultāti, ko mēs iegūstam ar korektu veiktu analīžu palīdzību. Pa dienu mums ir tā kā komandas darbs vairāk, jo ja kaut kādi ir tādi izaicinājumi, jo nav jau vairs tik vienkārši, ne jau tie pacienti un tās slimības visi ir tagad tik ļoti sarežģīti un ir grūti kādreiz ir jāizsver, vai ir visa preanalītika, kā ir, vai ir viss pareizi noņemts. Laboratorijā mēs strādājam, mēs zinām savus pienākumus, un tur prasības ir stingras. Ja runa ir par darbu, es parasti saku, tās ir darba lietas, un mēs runājam par visu, un stāstam visu, un meklējam risinājumu. Lielāko dzīves laiku mēs pavadām darbā, visvairāk stundu, un tās attiecības ir tik labas, ja ko varbūt kādreiz neizrunās mājās, ir kāda sāpe un viss, bet kaut kur to sirsniņu vajag izskatīt, tad atnāk darbā, ja, un tas ir savādāk, tas ir vieglāk, bet tu jūti to atbalstu, ja. Vienmēr būs kāds, ar kuru tu vari parunāt pie kafijas tās. Tad jau viss sokās. Ja tev nomierinās sirsniņu, tad arī darbi veicās. Man liekas, no viss, kā mēs esam pat rusiņai kopā. Gan pētnieks, gan supermens. Un mēs esam reizēm ļoti it kā neredzami. Bet bez mums iztikt nevar. Jo es tā iedomājos, visi tie cilvēki, kas mums nāk ikdienā slimnīcā, reti, kurš ir izgājis, kuram nav taisīts analīzes.